Kamēr Eiropas ekonomiskā un ģeopolitiskā situācija joprojām ir izaicinājumu pilna, Ventspils brīvostā šodien atklāta jauna vērienīga ražotne. Durvis vērusi uzņēmuma Pet Science Develop mitrās lolojumu dzīvnieku barības rūpnīca. Projektā investēti aptuveni 15 miljoni eiro. Šis investīciju projekts Ventspilī ir nozīmīgs signāls. Pilsētas industriālais potenciāls turpina piesaistīt nopietnu kapitālu. Atklātā rūpnīca ir rezultāts 2 gadu garam sarežģītam darbam. Es domāju, ka šis piemērs ir vairāku institūciju kopdarbs. Tā jau tas izskanēja. Tas ir Altum, tā ir Latvijas Investīcija attīstības aģentūra. Vai vajadzīgs arī kaut vai marketinga ziņā arī pašvaldība pieslēdzās. Un man liekas, ka ļoti svarīgi ir sadarbība tieši ar tādu valsti kā Ukraina. Un Ukrainas potenciālai investori, es domāju, tas ir tas laiks, kad viņi meklē investīcijas iespējas, pirmkārt jau Eiropas Savienībā, jo tas periods, kamēr Ukraina kļūst par dalību valstu, tomēr ir salīdzinoši jāprognozē netik ātrs. Un tādēļ jāizmanto šādas iespējas. Investīcija piesaistes process jau nav nekas vienkāršs. Tas ir sarežģīts jebkuros laikapstākļos, un, protams, ka šobrīd šī ģeopolitiskā komponente dod diezgan lielu ietekmi. Ja? Bet jāsaka, šo konkrēto uzņēmumu faktiski mēs jau piesaistījām 2022. gada beigās, kad atbrīvojās telpas, labas telpas ilgi tukšas nestāv, līdz ar ko uzņēmums redzēja, telpas bija piemērotas un tajā brīdī pieņēma lēmumu par attīstību. Lai gan ceļš līdz atklāšanai juridisku un tehnisku šķēršļu dēļ nebija no vieglajiem, šobrīd rūpnīca ir gatava darbam. Pirmajā kārtā plānots saražot 10 000 tonu gatavās produkcijas gadā. Ar darbinieku atrašanu problēmu nebija. Mēs esam atraduši pagaidām visu, lai noslogotu vienu maiņu. Varbūt pāris vakances vēl ir. Jau nākamgad jaudas plānots dubultot. Lai investīcijas atpelnītu, rūpnīcai jāstrādā cauri diennakti. Sākotnēji rūpnīca fokusēsies uz kaķu barības tirgu, attīstot 2 zīmolus gan ekonomiskajā, gan premium segmentā. Lielākā daļa Ventspilī saražotās produkcijas tiks eksportēta. Jaunā rūpnīca radījusi lielu rezonanci vietējo iedzīvotāju vidū. Lai gan bezdarba līmenis Ventspilī ir zems, ventspilnieki aktīvi meklē labākas un labāk apmaksātas darba iespējas. Tādēļ mēs izdarīsim visu, lai tie solījumi, ko mēs arī savulaik teicu, tā skaitā es personīgi, ka vismaz 2 jaunas rūpnīcas būs tuvākajos gados, lai izdodas mums tas izpildīt. Nav jau arī tā, ka šī ir vienīgā rūpnīca, kas ir izveidas procesā. Es domāju, ka šogad mēs noteikti brīvos nāks vēl ar labām ziņām, ka ir vēl jaunas rūpnīcas, kuras Ventspilī šobrīd jau finalizē savu rūpnīcas atklāšanas procesu. Šobrīd Ventspils brīvostas teritorijā strādā vairāk nekā 30 ražošanas uzņēmumi, nodrošinot darbu 15% no visiem nodarbinātajiem ventspilniekiem.